Un tāpēc es gribu aicināt šobrīd šeit uz šīs skatuvītes Arti, kurš arī dalīsies ar kādu liecību no savas dzīves un pastāstīs, cik Dievs ir varens un liels un brīnišķīgs. Es te šausmīgi visu laiku tā bum, 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 bum. Jūs arī varat Arti mazliet iesildīt, Arti tā bum, bum, bum. Ar aplausiem šitā teikt, jā? Bum, 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 bum. Vai tu vēlies kaut ko šodien iesēt? Jā, amen. Pagriezies pret savu kaimiņu un pasmaidi. Tā ir visātrākā pļauja, ko var nopļaut. Tavs smaids. Pasmaidi savam kaimiņam. Esi priecīgs, jo Dievs ir aicinājis šajā vietā pagodināt viņu, pateikties viņam, slavēt viņu. Šī ir brīnišķīga diena. Un šī diena ir viņa radīta. Arī tas lietas bija par svētību. Kaut ko nomazgāja, kaut ko notīrīja. Slavu Dievam. Tā ir Dieva žēlstība. Un es gribu padalīties ar vienu vēsti par Tēva sirdī. Ir kaut kāds laiciņš pagājis, tā ir viena nedēļa, kad mans tēvs aizgāja mūžībā. Bet es atceros to vēstu, ko viņš stāstīja. Visi mēs esam izredzēti. Jēzu Kristu jau no paša iesākuma, no pirmsākumiem. Ir rakstīts, ka, kad nebija neviena diena, tavs dienas jau bija zināmas. Debes Tēva sirdī tas bija ierakstīts. Un arī Efeziešu vēstule par to runā, ka Jēzu Kristu mēs bijām izredzēti no mūžības iesākuma. Tu biji izredzēts. Tas, ka tu esi šeit, tu esi Dieva izredzēts. Tam ir sākums, un tas sākums ir viņa sirdī. Tēva sirds ir plaša. Un neilgi pirms savas nāves tēvs man pastāstīja, tēvs ir piesaucis kungu Jēzus vārdu, viņš ir glābts, viņš ir mūžībā. Un viņš pastāstīja tādu liecību no savas dzīves, jo to stāstīja arī vecais tēvs, mans vecais tēvs, viņa tēvs. Tas bija laiks, kad bija izvešana Latvijā, 49. gads, tēvs piedzima janvārī, un 49. gada jūnija mēnesis tas laiks, kad bija deportācijas, kad daudz latviešu izved uz Sibīriju. Par to, ka viņi bija savādāk. Kādam varbūt bija kaut kas vairāk. Bet pāri visam tas ir vēlna darbs. Izrādīt ģimenes, atdalīt, izdalīt. Un manam tētim tas bija apmēram pusgadiņš. Un vecais tēvs dzīvoja, viņi piedzima Viesītē, Jēkabpils pusē. Un vecajam tēvam bija draugs mācītājs, Artūrs. Un sadarbojoties ar mežbrāļiem, vecā tēva brālis, viņš palīdzēja viņiem. Tajā laikā bija mežbrāļi, kas vēl cīnījās pret padomu varu. Un viņš palīdzēja. Man vecā tēva brālis palīdzēja šiem mežbrāļiem. Atbalstīja dažādos veidos. Un tas, protams, nāca zināms uzzināja arī šie cilvēki no valsts drošības dienesta, ka viņš ir atbalstījis un viņi izsūtīja šo vecā tēva brāli. Bet līdz ar to arī tas pats draudēja arī manu vecvecāku ģimenei. Un šis mācītājs Artūrs viņam vienu dienu pačukstēja: Beidz Arnoldu, Regīnu, ņem savu dēlu Artūru. Viņš arī dēlu nosaucis bija mācītāju vārdā Artūrs. Viņš saka, beidz no šīs vietas projām, jo viņam draudēja izsūtīšana. Jo jūs ziniet, ka maz bērni parasti arī ir tie stāsti, viņi neizdzīvoja Sibīrijā. 5-gadīgi tie bija tādi varbūt, bet par šiem maziem ir tas stāsts, ka viņi ļoti daudz neatgriezās. Mazie zīdaiņi. Un tajā laikā vecais tēvs atmuka uz Tals pusi. Tas ir pavisam tālāk prom, Jēkabpils Tals novas, tas ir tālu diezgan. Rinkuls pusē viņi dzīvoja. Bet kāpēc to visu stāsti? Katram no mums ir tas dzīves stāsts kaut kur tālāk, tās saknes. Kā Jēzus mūs ieraudzīja, kā viņš mūs atrada. Viņš zināja. Un viņš, kad šo liecību izstāstīja, kad Dievs caur mācītāju deva vēsti man vecāku ģimenei izbēgt. Dievs redzēja turpinājumu. Viņš redzēja turpinājumu dzimtai. Un tas stāsts ir par to, ka mēs nezinām, Dieva žēlstība tā ir tik plaša un neizmērojama, bet saprotiet to, ka Dievs redz tavu sirdi. Pat
Pat, kad mēs esam grēcinieki, viņam svarīgs ir katrs. Katrs Dieva valstībā ir svarīgs. Un tad, kad gāja gadi, un būdams jau jaunietis, es iztērēju savus labākos dzīves gadus. Praktiski man tā uzdzīve sākās jau 14 gadu vecumā. Tas vēl bija padomju PSRS laiki, un šie juku laiki sākās. Bija tie 90. kad arī atmodas laiks, puču laiks, viss tas pirms tam. Un tad bija tā, kad es gribēju izbēgt no tās dzīves, kurā es dzīvoju. Alkohols, netiklība, izbēgt no tā visa. Jo tādā laikā jau Dievs runāja, Dievu to atziņu, kad ir jāizbēg, jāiet ārā no tās vietas, kur esmu. Bet es vēl neticēju viņam. Un tad es vienkārši nolēmu iet pieteikties armijā. Tikko sāk formēties Latvijas armija. Un bija tā, ka kaut kāds pusgads domādams, ka es izbēgšu no tā visa. Nē. Armijā tas viss turpinājās, tāpat bija tas iedzeršanas. Bija iespēja pat tādā laikā bija zālīt, pīpēt un viss šīs lietas, kas man veida pazušanā, vēl trakā. Bet šeit vienā dienā mums puisis, kas bija armijā, dienas biedrs, viņš stāsta mums, ziniet, Zinārt un Sāns, mans draugs, viņš saka, tu zini, ka Dievs ir dzīvs un ka Jēzus ir par jums nomirs un samaksājis. Es tu pasmēju, ko tu ūd moldu, nu? Padomju laikos bija kosmosā, tur cilvēki nevienu Dievu tur neatrada. Tas pilnīgi bezdevība no mūsu puses, pilnīgi. Ko tu stāsti, kāds muļķības? Bet ziniet, tā sēkla iekrita sirdī. Bet stāsts ir par šo cilvēku, kas to liecinājumu stāstīja. Viņš pats nebija jaunpiedzimis. To dzirdēja tikai pa kristīgo rādio, kad Uldis dalījās. Viņš to nebija teicis. Viņš pats nebija jaunpiedzimis. Viņš vārdu bija dzirdējis un sēja tālāk. Pats neglābts būdams. Un tad kā diena, kad bija iespēja braukt uz mājām atvinājumā, mēs bijām draudzē. Mēs atgriezāmies atpakaļ. Mūsu sirds bija izmainīts. Mēs atdevām savas dzīves Jēzum. Un praktiski tā notika arī tas pirms tam. Man tā atgriešanās, tā atziņa atnāca tad, kad Dievs runāja sirdī. Viņš atnāca personīgi pie manas postenī. Tas bija brīdis, ko es laiku pat nesatvēru un nesapratu. Bet pēc šī laika ņemot, tā bija pusotru stundu, man tās likās kā 10 minūtes. Jēzus atnāca personīgi pie manas postenī. Es tad nepazinu viņu vēl tā. Vienkārši bija sauciens. Dievs, ja tas Dievs, esi tu tāds, kā Jūlds par tevi stāstīja. Ja tu, Jēzus, esi tāds, atbild man, piedod man. Man dzīve bija bezdivenība. Uz bezdiveņa malas es teicu, es negribu tā vairs dzīvot, maini man. Par man atnāca šī grēka nožēla. Es nezināju, ka tā ir šī jaunpiedzimšana. Es saucu uz viņu. Par man līja asars. Līdz šim es tāds nebija bijis. Es neraudāju. Man bija cieta sirds, un es to nekad nebiju tā darījis. Es biju nokritis ceļiem, un tā bija vairāk kā stunda. Man vienkārši acu priekšā bija šī bilde, kā visu tā dzīve, kas bija līdz šim. Es to redzēju visu. Viņš to parādīja. Bet tad es sapratu, ka es pēc šīs lūkšanas sapratu. Jēzu, piedod man. Es sapratu, ka viņš ir man noņēmis šo smago nastu. Es piecēlos kājās. Man bija sajūta, ka no muguras šī soma likās, ka tāda pilna ar akmeņiem piekraut. Man šis vieglums atnāca. Es atvēršu šo brīvību. Man ir piedots. Es to nesapratu līdz galam. Un tad gāja gadu, un armijas laiks pagāja, un sākās, kad kalpoja draudzē, un tas laiks bija. Bet, ziniet, dzīvē visādas situācijas mainās. Bija periods, kas bija draudzē, bija atgriezies kalpoja. Un pēkšņi dzīvē kaut kas mainījās. Kaut kas nebija vēl izrādīts manā dzīvē tajā ziņā par attiecību, par netiklību, par visu to dzīvi, kas manī bija kaut kāds saknes, bija palikuši, kurš nebija izrauts ārā. Mums atkrita pasaulē, meklēdams savu ģimeni, meklēdams savu otro pusi, ne dievišķā veidā. Tā kā es to gribēju. Un ziniet, es izsēju, tie bija tukši gadi, 17 gadi. Tas bija atkrišanas laiks, bet es to redzēju. Dievu slavu, Dievu godību. Es biju lūdz Dievam par ģimeni, viņš viņu iedeva. Es biju lūdz par bērniem, par dēlu, viņš viņu iedeva. Bet es biju atmets viņu. Un tad kā diena, man pirmā laulība izjuka. Tas bija tas, ko es biju cerās. Bet atnāca šī atziņa un sapratu. Kā Lūkas 15. nodaļā, Lūkas evaņģēlijā rakstīts par pazudušo dēlu.
dienas piezvanīju draugam, mācītājiem, Aivaram. Es griezos pie viņa pēc palīdzības. Ko darīt tālāk? Dzīve ir apstājusies, man tā likās, ģimene izjukusi. Es aizbraucu pie mācītājiem. Dalījos ar visu to, kā ir bijis dzīvē, kā ir gājis. Viņš brauc mums draudz. Es aizbraucām draudzēm. Kā tagad skanēja pielūgsme, vienkārši pielūgsme atnāca. Atkal nonāca šī dievišķā godība, šī dievišķā slava tajā vietā. Atkal es biju pie Jēzus kājām. Tas ir viņš, kas to izdarīja. Viņš maina sirds. Un Lūkas evaņģēlijā jūs zināt to stāstu par pazudušo dēlu. Ir rakstīts arī pirms tam vēl 9. 10. pants, ka debesīs ir daudz lielāks prieks Dievam par vienu pazudušo. Debesis priecājas. Kur ir tāds cilvēks, kas nemeklēt šo vienu abu, kas ir aizgājis? Jebkurš gans atvedīs viņu atpakaļ, to vienu, kas ir noplīdus no pulka. Un arī šodien, ja tas ir tavā sirdī, viņš runā mums. Viņš runā tiem paklīdušajām tām avīm, kam liekas, ka viņš ir pagājis malā. Bet zina, Dievs ir tuvu tev. Šī stāstā par pazudušo dēlu ir teikts tas, ka bija 2 dēli, kuriem izdalīja šo mantu. Katrs paņēma savu daļu. Es atvainojos, viņš pieprasīja savu daļu, viens no dēliem. Viņš pieprasīja un aizgāja svešu zemu un to izšķērdēja. Un tad, kad viņš bija nokritis līdz cūkām, nonācis tik tālu, ka viņam bija jādzīvo pie cūkām. Viņš bija laimīgs kaut dabūt to ēdienu, ko ēd cūks, bet arī tas viņam nebija. Un tad viņš pie atziņas nācis, viņš atcerējās, man šī tēvs. Man ir tēvs, kuram ir daudz augāču, kuram ir daudz kalpu, un es varu būt viens no viņiem. Es maz ēst es dabūšu. Viņam atnāca atziņa. Mūsu sirdīs, mūsu prātos Dievs runā šodien. Šī atziņa atnāk katram šodien. Ka mēs varam atgriezties tēva mājās. Un pēc ebreju tradīcijām tur ir teikts, ka iztālēm redzēdams tēvs to dēlu skrēja pretī. Tas bija kaut kas pretrunā ar to, ko ebreju tradīcijas kā bija pieņemts. Paklausīt vecākiem. Pausis, kas to runā. Paklausīt, viņi to zināja. Un tēvam nebija jāskrien pretī dēlam. Bet ko viņš izdarīja? Tur rakstīts, ka viņš iztālēm redzēdams dēlu skrēja pretī. Pretēji visām šīm ebreju tradīcijām. Ebreji valkāja šos garos apģērbu gabals, kas bija viena audu maust. Viņi bija līdz zemei. Paskriet viņš nevarēja. Tēvs pacēla augšā. Kā viņš savādāk varēja paskriet pretī dēlam? Viņš pacēla un atkārināja sevi. Viņš skrēja pretī viņam. Kakla apķēra viņu. Dēls. Mans dēls tu esi. Tu esi atpakaļ. Viņš sagaidīja viņu ar lielām fanfarām. Tur lika uzreiz nokaut barot teļu. Tur rīkoja dzīves, jo viņam bija prieks par vienu atgriezto. Dievam ir prieks, tēvam ir prieks par katru atgriezto šodien. Ja kāds šeit ir šodien un domā, ka viņam nav piedošanas, tie ir meli. Ir piedošana vienam, katram vienam. Ja tu esi varbūt šeit un domā, ka es esmu tik daudz sastrādājis un izdarījis. Tā nav, tie ir meli. Tēvs sirds ir plašs. Es atceros, ka mans tēvs neko nežēloja. Viņš atdeva visu. Viņš pirka pašu labākās lietas. Viņš deva pašu labāko. Un Bībele arī to saka. Ja jau mēs pēc savas dabas ļaun būdam, lūdzam, dodam labas lietas saviem bērniem. Ja mūsu daba ir tāda, ka mēs esam tādi, bet mēs dodam labu bērniem. Kur vēl jau vairāk tēvs no debesīm dos daudz vairāk tieksim mūžu. Un ja tu šodien savā sirdī jūt, ka tu neesi mierā ar savu debes tēvu, ar savu radītāju, šī lūkšana ir vienkārša. Bībele saka, ja tu ar savu mutu apliecinās Jēzu par kungu, savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miruņiem, tu tiks izglābts. Jo sirds ticība panākam taisnību, ar mutas liecību pestīšanu. Tu runā, tu apliecini. Ja kāds šodien to vēl šeit nav izdarījis, izlīdzinājis ar tēvs, ar savu debes tēvu, ar savu radītāju. Tu vienkārši ar lūgt, mēs visi kopā varam atkārtot. Mīļais debes tēvs, es nāku šajā vietā.
Es esmu šeit. Un es pateicos Tev, Jēzu, ka Tu miri pie krusta, ka Tu izlēji savus dārgās asins, ka Tu maksāji šo cenu, ka Tu miri un 3. dienā augšām cēlies. Es Tev pateicos, Jēzu, ka Tu miri tieši par mani, ka Tu maksāji tieši par mani, ka Tu augšām cēlies tieši par mani. Es Tev lūdzu, Jēzu, piedod mans grēks, mazgā man savās dārgajās asinīs, attīri mani. Es pateicos Tev, debes Tēvs, ka man ir piedots, jo Tu saka Tavs vārds, tā ir rakstīts. Es pateicos Tev, kungs Jēzu, ka Tu esi mans dzīves kungs. Vādi mani, kungs Jēzu, lieto mani. Es atdodu savu dzīvi Tavās rokās. Esi mans dzīves kungs, Jēzu. Jēzus vārdā. Amen. 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 Halleluja. Slavu Dievam. Debesīs ir gavils par katru vienu. Par katru vienu debesis gavilē šodien. Jo Jēzus katru meklē. Viņš atnāk pie katru. Katra sirds ir svarīga. Tu esi viņa mīļotais bērns. Tu esi viņa mīļotais bērns. Un ja tu šeit to darīji pirmo reizi, tu esi laipni gaidīts šajā draudzē, šajā ģimenē. Jo bērniem ir jābūt Dieva namā. Ģimenē. Draudz tā ir ģimene. Tā ir ģimene, kur visi kopā aug. Rīvējās, berzējās, raud, priecājās kopā. Jums ir jābūt kopā. Tu var pienākt pie Dācis. Dācis ir šeit priekšā. Ja tu neesi bijis šeit, ja tu esi šeit pirmo reizi, esi ģimenē, esi viņa namā, kur viņa slavē un pielūdz un audz viņa ģimenē. Esi svētīts.